Labdien! Šodien mēs parunāsim par kvadratrinoma sadalīšanu reizinātājos. Tātad tas ir viens no veidiem, kā mēs varam izteiksmi sadalīt reizinātājos. Tātad, kas ir kvadratrinoms? Tas ir šī izteiksme, tātad 3 elementi un maksimālā x vērtība būs 2, tātad kvadrāts. Tāpēc, ja mēs redzam šādu izteiksmi un zinām, ka mums vajag to sadalīt reizinātājos, pirmais, ko mēs darām, tas ir pielīdzinam nullei izteiksmi un atrodam saknes. Tātad mēs dabūjam vienādojumu un tagad vajag šo vienādojumu atrisināt. Mums ir divas iespējas, vai nu diskriminants, vai nu vieta teorēma, protams, ir arī pāra diskriminants, bet par to nerunāsim. Izrunāsim divus paņēmienus, diskriminantu un vieta teorēmu. Kaut kur ielikšu linku uz tieši diskriminantu un vieta teorēmas video, bet pagaidām īsi neiedziļinoties, izstāstīšu jums, kā jārēķina. Diskriminantu un vieta teorēmu. Tātad, ko mēs darām? Pirmais, ko mēs darām, tātad meklējam diskriminantu. Diskriminanta formula, tas ir b kvadrātā mīnus 4ac. Tātad, b mums ir mīnus 5, tātad negatīvais skaitlis, kuru mēs kāpinot rakstam iekviņās. Tātad mīnus 5 kvadrātā mīnus 4 reiz 2 reiz 2. Tā, un tagad vajag šo izteiksmi izreikināt, tad būs 25 un mīnus 16. Rezultātā diskriminants mums būs 9. Tātad tagad meklējam saknes, tātad x1, 2, tātad abas divas saknes, mums būs mīnus b plus mīnus kvadrāts sakne no d, un to visu jādala ar 2a. Tātad, ja mēs meklējam pirmo sakni, tad meklējam x1 vienāds ar 5 plus sakne no 9, un to visu jādala ar 2 reiz 2. Tātad rezultāts mums būs 5 plus 3 dalīts ar 4, jeb 8 ceturtās, un tas mums būs 2. Otra sakne mums būs gandrīz tāda pati, vienīgā atšķirība būs tas, ka mēs meklēsim nevis 5 plus 3, bet 5 mīnus 3. Un dalīsim ar 4, tad šo pirmo etapu ar kvadrāta sakni mēs varam izlaist. Tā, un sanāk, ka mums būs 2 ceturtās, jeb 1 puse. Un tagad izrunāsim formulu, tad kā mēs varam sadalīt reizinātājos. Formula mums ir sekojoša. Tātad koeficients a, atveram iekaviņu, un iekaviņā man būs x mīnus x1, un otra iekaviņa x mīnus x2. Tātad a, tas ir koeficients a, tātad šīs skaitlis ar zīmi, kurš mums būs pirms x kvadrātā, un pēc tam sanāk, ka x1 un x2, tas ir mūsu iegūtās saknes. Tad rakstu vienādību, un sanāk, ka man būs koeficients a ir 2, tad 2 vienāds ar, un rakstu iekaviņu. Aizrunājos maz drusciņ, tad nevajag man vienādību, rakstam iekaviņu, un uzreiz būs x mīnus 2, un iekavu ciet, veram vaļa iekavu, un sanāk x mīnus 1 puse. X mīnus 1 puse. Un tagad pārsvarā gandrīz vienmēr mēs dabūsim tikai 2 iekaviņas, tad mums vajadzēs šo koeficientu iereizināt tajā iekaviņā, kur mums ir sakne daļskaitlis. Tātad reizinu otru iekaviņu ar divnieku, pirmo nevajag. Tā, un mums būs x mīnus 2 un 2x mīnus 1. Nu, dabujām iekaviņa reiz iekaviņa, tātad sadalījām reizinātājos. Tā, izrunāsim vēl divus piemērus. Tātad šeit būs vieta teorēma. Tātad atkal pielīdzinam nullei, iegūstam vienādojumu,
Un tagad rēķinam ar vietā teorēmas palīdzību. Tātad x1 reiz x2 man būs vienāds ar 16. Tā, bet x1 plus x2 būs vienāds ar 10. Tātad man ir divas potenciālās saknes, x1, x2, un es zinu, ka ja es tos sareistinu, iegūšu 16, bet ja saskaitīšu, tad 10. Nu tā, ko es varu pateikt tad par x1 un x2? Nu, protams, ka tas ir 8 un tas ir 2, jo 8 reiz 2 ir 16, 8 plus 2 ir 10. Tā, nu re, saknes jau mums ir zināmas. Nu, tad rakstu jau sadalīšanu reizinātājos, tad koeficients 1, kuru es arī varu nerakstīt, jo reiz 1 būs tas pats. Tā, un pirmā iekviņa x mīnus 8 un x mīnus 2. Tā, bet, ir viens bet. Tad, kad mums būs negatīvas saknes, tad mums mainīsies zīmes. Ko tas nozīmē? Nu, piemēram, es dabūju saknes x1 vienāds ar mīnus 8 un x2 vienāds ar mīnus 2. Nu, piemēram. Cits piemērs, tad mīnus 8, mīnus 2. Kas man būs? Nu, piemēram, tas pats koeficients 1, un tad man būs x mīnus 8 un x mīnus 2. Un tagad, ko es daru? Es atveru iekviņas un iegūstu x plus 8 un x plus 2. Rekur. Tātad jūs redzat, ka ja saknes ir negatīvas, tad mums mainīsies zīmes, un tur būs nevis mīnus, bet plus. Izrunāsim tagad pēdējo gadījumu. Tad, piemēram, jums ir kvadrattrinoms, viņu vajag sadalīt reizinātājos, bet rezultātā mēs dabūsim, ka sadalīt reizinātājos nevarēs. Kāpēc? Jo mēs nevarēsim iegūt saknes. Dažreiz arī gadās tā, ka izteiksmei vienādojumam nav sakņu, tad mēs nevaram dabūt x1, x2, tāpēc arī sadalīt reizinātājos mēs arī nevarēsim. Kā tas vispār izskatās? Nu, piemēram, es šeit rēķināšu ar diskriminantu, un būs tātad b kvadrātā 36 mīnus 4 reiz 2 un reiz 9. Nu, es redzu 36 mīnus 72, un rezultāts man būs mīnus 36. Es zinu, ka, ja diskriminants ir negatīvs skaitlis, tad sakņu nebūs. Tāpēc es uzreiz rakstu tukša kopa un redzu, kā sadalīt reizinātājos. Nevarēs, tad tālāk neko rēķināt man nevajag. Nu, es varu, piemēram, pierakstīt klāt tukša kopa, vai arī es varu pierakstīt klāt, kā sadalīt reizinātājos nedrīkst. Viss. Tas ir viens no galvenajiem tādiem jautājumiem, kā, ja diskriminants negatīvs, ja sakņu nav, tad sadalīt reizinātājos nevar, bet ja saknes ir, saknes pat var būt divas vienādas saknes, tik un tā eksistē saknes, tad sadalīt reizinātājos var. Nu ko, paldies par uzmanību, visu labu!